Jā, varēja šeit arī bumbu spēle Luna Vaskeze. Pabeidzot stāstīt par Latvijas izlases sniegumu un tātad vīriešiem šajā te Nācija līgā D grupā, un šeit rezultāts ir atklāts. 1-0 spēles 15. minūtē Latvijas izlases. Skatāmies, šeit kļūdās, neprecīzi piespēle šeit aizsardzībā Andoras izlasē, un to izmanto Karlīna Miksone un panāk 1-0. Spēlētāja Latvijas sieviešu futbola izlasē, kas ir guvusi vārtus pret kādu no top 10 izlasēm. Tātad UEFA sieviešu šajā te rankingā. Pastamies šo momentu un 2-0 Latvijas. Tiešām gūst vārtus šeit Latvija. Ļoti labi šeit piesteidzās un guva vārtus neviens cita, kā jau pieminēja tātad šo spēlētāju Olga Ševcova. Kā labs ātrs sniegums Latvijas izdevies gūt vārtus pirmajā puslaikā, un manuprāt, tas tikai pozitīvi. Bet jā, tātad paturpinot par Andoras izlasi, šī spēle pret Gibraltāru bija viens no tādiem panākumiem. Tātad tieši Andoras izlasēji lielākajiem, bet tāda sapīgākā spēle Andoras sieviešu izlasē lielākais rezultāts, bet tikmēr te jau skatāmies skatāmies šeit skaisti aizskriet pretuzlikumā mūsējās un spēcīgs šeit sitiens precīzi padodās Latvijas izlasē. Varētu darīt tā būt, ka 3-4 minūtes neparādīja īsti mums šeit stabilo vai informators, cik tad ir. Kompensācijas laiks, un šeit labi uzreiz ātri piespēle sako un bomba vārtos 4-0 Latvijas. Tikko pārkāp noteikums pret Miksonu. Šeit Ševcova ļoti ātri jādod piespēle un nepaspēja tur noreaģēt ne Andoras aizsardzes, ne pēc tam arī Luna Vaskeze vārtos. Un tiešām